Maksas ChatGPT uz gadu par velti. Tas bija mans iepriekšējā video piedāvājums, un es saņemu daudz šādus te jautājumus. Es saprotu, no kā viņi iet, jo cilvēkiem bēl spiest uz linkiem. Cilvēki nesaprot, kā var būt vairāki, teiksim, tie čata modeļi vienā, tāpēc izkliedēsim šaubas, nepalaid garām vienkārši tādu iespēju tikai tāpēc, ka tu kaut ko nesaproti vai nezini. Par pašu piedāvājumu. Perplexity ChatGPT konkurence kopā ar PayPal ir uztaisījuši šādu te akciju, lai piesaistītu viņu platformai jaunus lietotājus. Tad mēs redzam, ka ir $0 uz gadu, un tad no 13. mēneša $20 mēnesī tev būs Perplexity Pro plāns. Varam paskatīties, kas tur ir iekšā. Tad ir tie $20 mēnesī, kas tev būtu, ja tu vienkārši ņemtu pie viņiem, kas mums interesē šajā gadījumā, piemēram šis, ka mums iekļauti pēdējie AI modeļi, iekļaujot ChatGPT 5 un Claude Sonnet 4. Kā tas ir iespējams? Tas viss ir iespējams caur API-iem. Viņi vienkārši savā platformā pieslēdz atsevišķu GPT 5, Claude, Gemini un tā tālāk. Tātad šeit mēs varam redzēt, ka es notestēju. Pirms jums devu, man pašam to nevajag. Es pirms 3 mēnešiem nopirku par €250 kaut ko līdzīgu. Bet priekš mums domāju iztestēt, un kā mēs varam pārslēgties šeit starp moduļiem. Tad pirms promptošanas telefonā būs šāda lupa jāslēdz aplikācijā, datorā, kur ir čipiņš. Mēs spiežam uz čipiņa, un pēc noklusiem šeit būs best, jeb viņš no katra tava prompta katru reizi mēģinās saprast, kurš tev ir piemērotākais attiecīgajam promptam. Bet tu negribi izslēdz ārā best, un te mēs varam izvēlēties. Tad Claude, maksas variants, Google, Gemini, GPT 5, Groks. Un atbildot uz šo jautājumu, man ieguvuma nav nekāda, tikai gandrījums par to, ka cilvēks sāks izmantot vairāk mākslīgo intelektu, it īpaši čatu, kuru tiešām vajadzētu katram izmantot. Ja kas, raksti privāti, raksti komentārā, gribu, nosūtīšu precīzi informāciju.